Skaista, skaista, ty môj ženia, oj, ty môj ženia, oj, ty môj ženia. Ludzas novadpētniecības muzeja teritorijā pilsētas svētku ietvaros notika starptautiskais folkloras festivāls Gorūza. Festivālā piedalījās ne tikai latviešu folkloras kopas, ciemos ieradās arī viesi no Lietuvas. Ludzas novadpētniecības muzejā notiek starptautiskais festivāls Gorūza, kurš jau notiek 5 gadus. Mēs svinēsim jubileju. Piedalās mums šogad 8 kopas no mūsu kaimiņiem, Kārsavas, Ciblas un Ludzas novada, un ir tāli viesi no Lietuvas, no Moletai apgabala. Visi sabraukuši priecīgi, viņi gatavi lustēties un priecāties vasarā, Ludzā, kopā ar visiem. Folklora stiprina cilvēkos latviskās tradīcijas, senču paražas un mantojumu. Tāpēc šis pasākums cilvēkiem ļāva it kā atgriezties daudzus gadus senā pagātnē, kur latvieši godināja darba tikumu un lauku darbus pārvērta dejās, dziesmās un rotaļās. Latviskās sajūtas papildināja muzeja teritoriju ar koka mājiņām, sienavāliem un dzirnavām. Folklora jau ir tā lieta, par ko mēs runājam, ko mēs klausamies, un tieši to, kas ir sirdī tuvāks. Ne jau varbūt tik plašām tautas masām tā domāta, bet katrs jau izvēlas savu, un viņš nāk vai nu dienā uz folkloru, vai vakarā uz Balto Lāču koncertu. Dziedot dzimumu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju. Tas mums latviešiem ir raksturīgs, un mūsu uzdevums ir nodot paaudzēm to senču mantojumu, ko mēs esam saņēmuši no iepriekšējiem. Un šis pasākums, es ļoti ceru, ka būs, principā es esmu pārliecināta, ka tas sekmēs šī uzdevuma izpildi. Ludzas iedzīvotājiem svētku programma ļoti patika. Pasākums bija saistošs un interesants dažādu paudžu cilvēkiem. Ziniet, es reti staigāju, bet man patīk visas tas atgariešu dziesmas. Man ļoti patīk, es esmu atbraukusi no Jelgavas uz šiem svētkiem. Ļoti patīk, es ļoti apmierināta. Mēs esam apmeklējuši Ludzas muzejā folkloru kopu tautas deju grupu koncertu. Bija ļoti interesanti. Diemžēl sākās lietus, mēs vēl plānojam aiziet uz amatieru izrādi. Jā, iznaudas. Pilsētas svētkas ietvaros es apmeklēšu visus pasākumus. Mani viņi ļoti visi interesē, tāpēc, ka, vai mājās sēdēt, ir 2 varianti, vai sēdēt mājās, vai iet uz pasākumiem. Ļoti jauki. Lai arī folkloras festivāla apmeklētājus pārsteidza lietus, tas netraucē Ludzas iedzīvotājus atpūsties. Cilvēki tik un tā labprāt apmeklē gan folkloras festivālu, gan gatavojas grupas Balto Lāču koncertam vakarā.